Sveicināts Adventure motobraucēji! Šoreiz es, Ainārs, kopā ar Dzintaru un Rolu esam devušies kārtējā piedzīvojumā pa takām, lai iesilītos šajā Enduro garāžu sarunas epizodē. Kaut plāns ir pamierīgo, iet jautri un Dzintars savu jauno gazgas zirgu ir paspējis iepazīstināt un satuvināt ar smiltīm. Braucam ciemos pie Jāņa Kļaviņa un Krišāņa Eikmaņa no Modern Nomad, lai parunātu par viņu moderno nomadu, jeb KTM 950. Šis ir īpašs mocis, ar kuru top arī īsfilma Arvīda Barānova izpildījumā, jo mocītis savā pirmajā dzīvē kopā ar Jāni ir paceļojis pa pasauli un pabijis pat Austrālijā. Un tagad ir atdzimis no jauna un turpinās doties piedzīvojumos kopā ar Krišānu. Viens mocis, divi īpašnieki un dažādi stāsti. Nu ko, laižam gaisā šo epizodu? Cerams redzēs, jūs skaties. Nu, kaut kāda gan jau... Pagaid vēl Instagram. Jā, pareizi. Liela viņa vārdā. Nu, mēs varam sākt runāt, ne? Nu, kas tad pirmais ir priekā, jā? Nu, es domāju, jā, ka mēs varam uzsākt šo rituālu ar priekā. Ar dziriņu? Ar dziriņu. Tad nākošais, es domāju, ka būtu tā kā pašapdāvināšanās. Ar jums. Paldies. Par to, ka gribat runāt ar mums. Garšīgā Enduro kafija. Superīgi. Griķīši jūs tā kā nolikšu tur apakaļ. Jā, mums arī uzreiz ir pretī, ko iedot. Kas tas ir? Tas ir... Tas ir kāpēc no rīta padzer kafiju, Jā. un tad iecert kārtīgi griķīši. Enduro kafiju un griķīši. Latviešu tradicionālais ēdiens, gan izvēlēt vienkārši. Jā. Šodien jānomēģina obligāti. Jā, skaidrs. Audzēts Latvijā, eko šmeko fermā. Jā, viss ir tā kā... Šitie ir Latvijā, ja? Latvijā ražoti. Saimniecība Latvijā. Griķi, ar ko viņi ir? Ar gaļu? Bakvīja. Gaļu un saldā krēmu necēs. Saldā krēmu. Nu, ok, būs jānotestē. Daudz kalorijas. Nu, tā kā tieši tas, kas vajadzīgs, kad ejam, braucam. Bet kas interesanti, mēs ar viņiem iepazināmies kur? Norvēģijā. Izstādē. Jā, Norvēģijā. Tagad jūs bijāt, ja, tajā? Jā. Kas ir ideāli? Tas, kad viņi paka, ātri viegli pagatavojam, uzliekam, iemet somā daudz vietu. Nav jādomā, kur tev braukt veikals. Forši īsmā tas, ka Latvijā šitas vairāk, pretē. tagad ir vai jau vairāk, kas ražo šitās paiciņas un nav jāpērk ārzemju. Var vietējo kaut kādu izstrādājumu. Es domāju, motobraukšanā šis ceļojuma veids, ka tev ir paka līdz, ka tev ir mazais jetboils tikai nelielais, tikai ūdens varīšanai, tad nav nekāda katla, kur tu gatavo ēst daries. Šis ir ļoti labs risinājums. Šitādu variantu daudz izmanto vienkārši kā papildus pārtika. Viņš brauc, ceļo, viņš grib piestāja kafejnīcā. Pa dienu, jā. Nav kafejnīcas, viņš apstājās uzvār vai arī vakariņās, piemēram, viņš piebrauc pie ezera, kafejnīcas tur nebūs. Viņš piebrauc, sev uzvār, paēd, izdara kafiju. Pārnakšņo. Vieta neaizņems vairs. Es viņu visu laiku ņem tā kā rezervīti. Jā, Man visu laiku ir tās paikas tā kā rezervīti vienmēr somā 1, 2 vai kaut kādā braucam, es ņemu kādas 3, man liekas, līdzi. Un vienkārši, ja, man patīk labāk kaut ko uzšmorēt, apēst, bet ja nesanāk uzšmorēt, tad... Tad tas būtiskais šajās pakās ir tas, ka es pats arī daudz lietoju. Es esmu visu laiku šīs te ātrās pārtikas pakas, bet šī saimniecība, kas viņas gatavo, viņiem ir viss tīrs. Un, ja jūs kārtīgi iedziļināsieties sastāvā, vidējiem aritmētiskiem šīm te pakām, tas sastāvs tāds 50-60. Tur ir glukomātiņš klāt. Tur ir viss kaut kas. Jā. Te ir tīra manta, te ir vienīgais kaut kāds kas nāk no dzintarsiera. Nu, tas ir tā kā. Nu, būs šodien jānotestē, Un vienīgais tas tā ir tā uzlīme. Uzlīme nevajag. Kas ir citi Bet tur to paciņu arī nevajag ēst. Tas nav garšvieliņas, tās nav roltona garšvieliņas. Enduro zābakos, kad pēc Off-road būs Jā. zābaki, to salāk. Sakrāja maisiņas un saliec zābakos un sauc zeķis no rīta un viss. Nu jā, mums šodien saruna par mocīti. Mēs runāsim par vienu mocīti un viņa divām, tā teikt, dzīvēm. Tā ir jūsu, tā kā, es nevaru teikt, tā kā sieva vēl viena, bet kopējā sieva. Dalītā draudzene, jā. Tas, ar ko ir pavadīts ilgu laiku. Jā, nu, Krišānim varbūt mazliet mazāk laiks ir pavadīts ar to, bet Jānis ir tur ļoti daudz noteikti sadzīvojis visiem niķiem. Un, jā, kā jau visi KTM ir tāda, iespējams ir kaut kāda, es jau nezinu, es nevaru teikt par savējo, es zinu par savējo, kad, ir tā kā meksikāņu sieviete, kurai ir ritīgi jautri kopā, bet, citreiz ir tur, kad šķīvi iet pa gaisu, jā, tad ir. Un, jā, es domāju, mēs varētu sākt sarunu
Laikam ar Jāņa daļu, jā, mēs sāksim ar Jāņa daļu, kur tā kā divas tās dzīves tam mocītim, un tad vairāk par to, kas ir noticis kopā. Kādi tev ir bijuši tie piedzīvojumi ar to mocīti? Tu varbūt to ieskicēt, pastāstīt apmēram tie, kas nezin, ko jūs esat kopā piedzīvojuši. Tu, tā kā, tas mocīti... Kāpēc konkrēti šis modelis? Ja, nē, nu, Kas tas vispār ir pa modeli? Jā, nu, tu mēs vēl tik... Jā, Bet tā mēs pilsētas. Jā, un arī tas, ka to mocīti, tu jau viņu nenopirki tā kā, vienkārši gribēji mocīti nopirkt, bet tu nopirki ar mērķi, vai ne? Vai... Ar mērķi gan, jā. Jā, tā. Es domāju, tu vari ieskicēt apmēram, kur. Un, lai daudzi saprast, tie, kas klausās, tad mēs esam pie Jāni studijā, un te mums ir apkārt arī bildes, kur mēs arī varam tagad tās bildes vērot, no viņa piedzīvojumi, par kurām viņš arī tagad pastāstīs. Noteikti, ja kāds jau ir redzējis YouTube platformā viņa video. Ceļā uz brīvību. Jā, ceļā uz brīvību. Bet tad klausamies Jāni. Jā, stāsts varētu būt ļoti garš, bet es mēģināšu ieskicēt ideju pašu. 2004. gads, Andris Pikāns un es nolēmām doties no Rīgas uz Austrāliju. Tad tie ir 36,000 kilometri, apkārt ekvatoram arī ir 36,000, un nozīmē tā kā ceļojums apkārt zemeslodē. Idejiski, ja? Un brauciens bija plānots 5. gadā, dažas bildītes no Mongolijas. Attiecīgi mums bija gads, ko gatavoties, jo saplānot maršrutu, tas ir vairāk kā 15 valsts vīzu režīms. Katrā valstī vīzas sākās, beidzās, kaut ko tu vari dabūt uzreiz, kaut ko nevari. Vienādi sakot, plānošana liela un viena liela sastāvdaļa, ar kādu mods braukt. Kā tev vispār, kā jūs izdomājat, ka tieši tas virziens, nevis tur, piemēram, Dienvidamerika vai, kāpēc tieši uz to? Tas bija virziens, kur praktiski lielāko daļu var izbraukt pa zemi. Tātad no Indonēzijas tālākās salas Austrum Timoras līdz Austrālijai Darvinai ir ļoti mazs, principā, ūdens posms. Jā. Visi pārējie, tas jau ir citi kontinenti. Vēl uz Āfriku mēs varētu braukt uz pašiem dienvidiem. Jā. Otrs, ka mēs pa ceļām gribējām meklēt latviešu stāstus, tie, kas ir dažādi iemesli pēc ir aizklejojuši kaut kur. Krievija, Kazahstānā, Austrālijā bija Aleksandrs Blumentāls vai Krokodils Harijs. Jā, kur Dandijs. Kur Dandija taisīts, jā. Un viņu gribējām satikt, viņš vēl bija dzīvs tajā brīdī. Izdevās jums satikt? Ne, viņš nomira, var teikt, mūsu brauciena laikā. Vai, mēs, kamēr plānojām, viņš vēl bija dzīvs, bet viņu nesastapām. Lūk, un bija tā doma, protams, ar ko braukt tādā ceļojumā, jo viņš ir ļoti dažāds. Daudz šosejas, tad mums ir no Altai līdz Ķīnai Gobi tūkstnesis slavenais, daudz kilometri. Attiecīgi ļoti dažādas situācijas. Un tajā laikā, 5. gadā, 4. faktiski bija BMW un KTM 2 moči. Testējām, mēģinājām. Un es teiktu, pēc sajūtām tas bija. Jo es pats nāku no motocross pasaules, un KTM manam braukšanas stilam bija vistuvākais. Kāds bija tas BMW variants, ko jūs izskatījāt? Tad, uz to brīdi varēja nopirkt KTM 950, un jau parādījās 990. Un BMW bija arī kaut kas līdzīgs, pat kubitūru neatceros. Bija 1200? Jā. 850 nebija? Nē, tajā laikā nebija. Kaut kas tāds, jā. Viņš bija liels, diezgan lamzīgs. Tas ar tām apaļajām pārām, kas vēl nāca. Viņš vēl tā vecā versija. Viņš bija krietni lamzīgāks nekā tagad tie BMW ir, vai ne tāds. Man likās, wow, tādu mocu braukt, kas jocīgi. Viņš tās vairāk tā kā ielas mocis gandrīz, vai ne? Jā, tagad viņš kļūs varbūt vairāk vai enduro mocis. Jā. 6-800. Lūk, un ko mēs izdomājām, jo mēs jau varējām 990 paņemt. Bet tomēr karburātori pret tiešprici. Zinājām, ka būs ļoti vāja degviela. Daudz vietu, tur viss Kambodža, Laos, tur lej no Spaiņiem, dažkārt Mongolija, vispār vai būs degviela, kāda viņi būs, nosvērāmies pa karburātoriem. Jo 950 ir tā unikālā podziņa, kur tu pārmetot šitā slēdzi, tu dabūni kā aizdedz automātiski pārregulējās uz ļoti vāju degvielu. Un tas bija tā kā svarīgs game changers. Ok, jā. Lūk, un tad, jā, startējām 2006. gadā, bet nopirkām 2005. gada jaunas močus, jo tas bija pēdējais gads, kad ražoja karburātoriem. Lūk, tā šīs te attiecības un mīlestība sākās ar šo te moci.
Bet tās bija, pirms tas mocis, 950, viņš ir tā kā standarta versija, vai tur tad bija vispār kaut kādas citas versijas? Bija zemais un augstais. Jā. Tas, ko mēs izdarījām, mēs faktiski nomainījām uzreiz izpūtējus uz Akrapovičiem dēļ svara. Jo, iedomājies, uz 5 mēnešiem aizbraukt, tas nozīmē, tev jau būs daudz svara līdzi instrumenti, kameras un viss kaut kas, lai nomainītu riepas, riteņus. Un ko tieši no tāda mocītiem jūs nomaināt? Izpūtājus kaut ko vēl, jūs kaut ko mainījāt, darījāt viņiem? Pilnīgi vairāk neko. Palielam izbraucāt? Jā. Piebraucāt kaut kur viņu bišķiņu, tā kā to motoru piebraucāt, jā, izbraucāt? Mēs izbraucām testa brauciens uz ziemeļiem Krievijā līdz pat Baltijai jūrai, visur caur Karēlijai, arī līdz Murmanskai. Jā. Tas bija testa brauciens, arī svarīgi divatā braucot uz 5 mēnešiem, jā. Tas bija testa brauciens, tad Krievi tur... Jā. Tas bija testa brauciens. Tā kā testa brauciens tur no Talsiem līdz Rīgai. Mums tā patētīgi pabrauksim, višķiņ tā, pa šosei iebrauksim motu, kad ir uz Krievi. Tas, starp citu, ir svarīgs moments, jo, ja gribās braukt tālajos, ir jāpārbauda viens mots, otrs riepas, tad kā viņas kalpo dažādos apstākļos. Tālāk, ko maz cilvēki pievērš uzmanību, ekipējums, cimdi, lietus jaka, motobots, viņas spiež jau tev 3. dienā. Iedomājies, tas ir gadā braucienā. Tāpēc tas viss ir jātestē, es teiktu, ilgi un dažādos apstākļos. Un Murmanskā mēs dabūjām gan tur sniegu, gan lietu, gan vēju, gan dubļus, gan akmeņus, gan visu. Principā atbraucām, mocis kalpo tā. Un galvenais, ka mēs savā starpā esam gatavi sadarboties. Jā. Jo tur kāda divītī dodies 5 mēnešiem, zin kā, tas ir svarīgi. Jūs bijāt pirms tam pazīstami vai? Jā, mēs hokeju spēlējām kopā. Andim ir Kurbats hokeja komanda, gan jau, ka zinat. Jā. Un jau tad viņi bija, tikai tad tā bija amatieru līga, kur mēs tā vienkārši spēlējām. Jā, bet tā ar močiem nebijāt braukuši, ja kaut kāds? Nē, īsti nē. Citos tā kā citi iepriekšējie braucieni. Tikai tagad tas testa brauciens, jā, un tad... Jā, hoķī bija tā, ka ir sapnis, ir vēlme. Varam realizēt, kur ir kaut kādas manas zināšanas par motosportu. Anda milzīgā vēlme to izdarīt. Varam samanedžēt naudas, varam vispār uz 5 mēnešiem aizbraukt. Tas jau bieži vien galvenais. Ar pašam Andim bija kaut kāda jau pieredze, kaut kāds backgrounds? Viņš visu mūžu bijis moto cienītājs. No javiņu laikiem, no visādi tie laiki, bet tāda motokrosa pieredze tieši nē. Bet, kad tu piedzimst ar benzīnu smāruši degunā, tad jau tur... Tu teici arī par to, tas izmēģinājuma brauciens bija tāds ar vērienu. Priekš manī liekas, izmēģinājuma brauciens jau tāds liels brauciens jau savā ziņā, bet tu biji pirms tam arī kaut kādu braucis kaut kur, kāds bija lielākais iepriekšējais? Man nebija ceļojuma moči vispār. Jo, kad tu esi 25 gadus nobraucis motokrosā, tā jau mērēn skaties, ka aizbrauc kaut kur pabraukties pa dubļiem, nav obligāti. Tā kā tas man bija pirmais, var teikt, ceļojuma mocis. Un interesanti, mēs tātad izbraucot Mongoliju, mēs satikām angļus. Viņi bija tikko Gobi izbraukuši mums pretī, mums bija Gobi jādodās iekšā. Un viņi visi brauc ar bēmbiem. Un tad Džeks sejā varēja nolasīt. Viņš teica, atceros to frāzi kā tagad, Janis, we were falling like autumn leaves all that week. Viņi bija kritelējuši nedēļu, vienkārši viņi atbrauc tik laimīgi, ka tas viss ir beidzies. Jā. Es nezinu, vai viņa braukšanas skills tas bija, vai tie bēmbi bija, bet tas bija fakts, ka tur sejās varēja Jā, protams, jau ļoti... Jā, varēja arī redzēt tajā arī filmā. Filmā bija arī, kur man Gregors brauc ar Baumanu. Jā. Ka viņi kopā taisīja, viņi laikam ir vispār pionieri, 2002. laikam. Nē, viņi pēc mums brauc. Pēc jums tad bija? Viņiem bija viens, kas bija Robert Bones, pirmais brauciens, otrs bija Lejā. Pirmais bija 2002. gads kaut kāds. Varbūt, jā. Pirmais bija Longway, nav? Jā, pareizi. Pēc tam. Bet toreiz viņi bija riktīgi nikni, es atceros. Viņi toreiz bija riktīgi nikni uz KTM, jo viņi jau gribēja dabūt KTM, un KTM viņus noairēja. Nenosponsorēja. Neiedēja. Negribēja, jo viņi domāja, ka viņi neapbrauks dēļ tā, jo filmā bija rakstīts. Tas kritisks moments KTM-am, jo KTM varētu būt tagad līdzīgs BMW, popularitāte ziņā. Jā. Visi brauc tagad lielajiem GS-iem, viņu daudz vairāk ir uz ielām kā KTM. Lai gan tagad, man liekas, ar laiku jau mainījies ir... Bišķi, bet tomēr tas iedala BMW tādu marketingu. Jo tagad, man liekas, tāda adventures, tā scēna sastāv no KTM,
Nu, BMW ir, bet tādās Latvijā varbūt netik populāri un teneris. Un teneris daudz. Kas liekas man interesanti tagad, kad es to filmu esmu redzējis, kur Jānis Rande brauc, un es tagad klausos, un man pilnīgi es visu atceros, ko viņi braukuši, ko viņi runājuši, tās emocijas, viss, kā viņi nerunājuši, kā viņi ir tur, tas viss viņam bijis, tas interesanti. Tā kā jā, noteikti rekomendēt tie, kas nav redzējuši, noskatīties pēc šī podkāsta. Ceļā uz brīvību, jā. Bet man teiks svarīgs moments, ko piebilst, jo mēs šeit rakstām šo ierakstu, ir labākie pasaules filmētāji Latvijā. Un jūs varat iedomāties tajā laikā divītī braucot, taisīt filmu. Mēs rakstām DV kasetēs. DV kasetes ir jāatsūt, jo filmu sāk rādīt Latvijas televīzijā. Kamēr jau bijāt? Mēs jau bijām ceļā. Tas nozīmē DHL-ā, tās kasetes ir jāizsūta uz Latviju. Un šeit Sandrs Jūra, kas montēja, viņš neko nenojauš, viņš dabūja kaseti. Es esmu centies aprakstīt maks labi ar izsauguma zīmēm, ka foršs moments nav foršs moments, jo viņam visi jānoskatās. Ja? Tas bija izaicinoši. Un iedomājies, tajā laikā dronu nav. GPS navigācija, kā rola, tev tagad smuks ekrāns priekšā. Nav GPS vispār, ir papīra kartes, 2006. gads. Un, ja tu gribi nofilmēt kadru, ka brauc divi džeki kopā ceļojumā, tas nozīmē, tu apstājies, visi jūs zinat, statīvs iepakots, kamera iepakot, tu izvēlas to visu ārā. Tā kā mēs šodien filmējam. Vai ne? Tu uzēji kalnā augšā, tu ieslēdz kameru, tu zini, ka kasete griežās, kasete ir vērtība, rullīts, tev viņas ir līdzi, tad tu skrien lejā, nogāz turp atpakaļ. Un dabūn tās 4 sekundes, ka jūs divi tā braucat ceļojumā. Un vienā kasete ir pilna. Jā, gandrīz vai. Jā. Vēl mazliet varbūt atgriežoties pie tā gatavošanās procesa vispār pirms kaut kur braucot. Nu, zin kā, visi mēs kaut kur braucam, kaut kādos tur braucienos. Nu, kā, pieņemsim, tā kā, ko jūs ņēmāt līdzi, cik daudz jūs tā kā, pieņemsim, ko var ņemt tā kā, uz tik ilgu laiku, ka brauc līdzi? Tas ir tas pats, ko tu ņemtu tā kā uz 2 nedēļām, vai tur daudz vairāk sanāk līdzi kaut kādas lietas ņemt? Es teiktu, mainās tikai instrumentu komplekts. Jo te pirmkārt jābūt gatavam pašam montēt riepas. Tas nozīmē, ka pirms tādiem braucieniem tas ir reāli jāizdara dzīvē, vairākas reizes. Jā. Kā tas būs? Būs ļoti daudz atziņas, var garantēt visiem. Tas ir instruments, ko es varu izdarīt vēl vairāk lietas, varbūt tās, nekā es šeit tuvajā braucienā, varbūt pats nedarīšu, ja? Bet citādi no gulēšanas lietām, no drēbi lietām, principā, čeklisti tieši tāpat. Jo daudz tu tāpat nevar paņemt līdzi. Jā. Un neko arī vairāk nevajag, kā uz nedēļas braucienu. Bet es teiktu, uz 3 dienu braucienu gan arī viss tas pats. Jā, un tā kā mums ir pa mocīti šodien tā runa, tad ko tu ņēmi līdzi tādas? Kas bija kaut kādas vājās lietas, ko zinājāt? Kaut kādas detaļas ņēmi līdzi? Kaut kādas vai... Detaļas ļoti maz, jo mēs diezgan labi ievācām informāciju, kas viņam ir vājās vietas. Un principā 950 ir viena vājā vieta, es varu teikt. Un manā pasaulē nav tāda mīta, kā ATM slūst. Es viņu praktiski neremontēju 36,000 km laikā. Bet viņam ir sajūga izspiedējis kreisajā apakšā pusē, kurš mēdz izdilt pie biežas lietošanas. Un tu vienkārši... Bet tas ir vēl joprojām, viņam tā pati vaina. Tas mocis ir tas pats. Jā. Tas mocis ir tas pats. Tieši arī, gas arī tieši tas pats zem viņam. Viņiem bija problēma ar sajūgu, hidrolisko, viņš arī pārplīst pēc biežas lietošanas. Un vēl joprojām tā problēma nav novērsta. Jā, interesanti. Bet ir jau aftermarket, kas ir... Aftermarket, Oberons, jā, Oberons. Vēl visādi citi samaini un ir ok. Ko es ņēmu līdzi no ķēdes posmu vienmēr? Tādu tā kā maziņo tikai to... Tādu 10 cm. Tādu 10 cm. Jā, un obligāti ķēdes izspiedēja. Jā. Lai gadienā tu vari kaut ko ar ķēdi savējo izdarīt. Bet mums bija, tāda sponsors bija DHL, viens no sponsoriem, un viņi mums 3 reizes sūtīja ceļojuma laikā tad riepu komplekts, kameru komplekts, eļļa, filtri, zobrati, ķēdes. Un tad mums bija 2 vai 3 reizes, cik sanāca, tad mēs taisījām lielo apstāšanos, paši visi, kā teikt, to mainījām. Un tad mums arī tie instrumenti bija vajadzīgi. Jā. Un tas bija tāds tā kā, tāds pitstopiņš, jūs tur visu izdarāt un brauc tālāk uz tais mazo apkaupīt. Jūs 10,000 apmēram mēs plānojam, ka riepas, ķēdes, tas viss jau būs padils. Riepas sūtījāt, jā? Tā kā, lai nav jāčakarējās, jāmeklē un jāpērk tas, kas ir pieejams, kā daudz tagad, kas ceļot. Tu nevar nopirkt tajā laikā. Kaut kādu mopēdu riepu. Ko nenopirks, jā. Vienreiz mums uz Mongoliju sūtīja, viņi klāt piemeta Užaus aliņu
kas bija iepūsts makrofleks kastē. Lai neizdzer kāds. Jā, jo Andris ir alus cienītājs un vienkārši gobija tuksnesī dabū kasti ar alu. Labākais alus, ja tas bija. Es zinu, kā, nu, kaut kāds... labākais alus. Ja kurš būtu Labākais alus vienmēr. Kaut kā sev jāizkliedē šajos garajos braucienos, zinu, kā... Lūk, tā kā pa instrumentiem, jā, nu, visi standarti instrumenti, lai, principā, viss remontdarbs var veikt mocim. Jā. Un kā, pieņemsim, nu tādu, tā kā, lai saņemtos vispār aizbraukt tādā tālā braucienā, nu tā kā tev baigais menedžments, vai ne? Nu tā kā pirms tam tur Pirms tam gads, jā. ģimeni sarunāt, vai ne? Tur darbus saorganizēt un kā to vispār var, tā kā to var vispār saplānot? Nu, piemēram, kāds, kas tā kā, es nezinu, Ainārs te sēžot domā, es varētu tagad kaut kur aizbraukt. Nu, tas labi, ģimene skaidrs, tur vienkārši jābūt saprotošai ģimenei. Bet, Jā, nu, man jau pirms tam bija Jukonas ekspedīcija 2002. gads uz mēnešiem. Un tas jau faktiski tāds bija mans dzīves stils, nu, ceļot ilgi un sieva to pieņēma. Bet, protams, nu, tas ģimenei, kā teikt, atbalsts no ģimenes, tas vienmēr ir svarīgs. Lai tas nebūtu tā, ka mums egoistiski gribās vienkārši tāpat vien aizbraukt. Un savā ziņā tas bija darbs arī, tomēr filma. Un, nu, tā varētu teikt, ka pēc tās filmas vispār motoceļošana Latvijā, nu, viņa sāka. To pat tās pārdošanas, ko man stāstīja KTM, es vispār parādījās tie moči uz ielām, cilvēki sāka ceļot ar močiem. Tas šodien liekas pašsaprotam, līdz tam tā nebraukā. Kādreiz bija, tikai bija ielas motocikli palielināt. Jā, es atceros pats kādreiz. Baiki, jā. pagasēt par Rīgas ielām. Un, kas vēl viens svarīgs moments, zini, tā, kad tu filmē, tad parādās jēga tam braucienam. Tu sāc iedziļināties, sāc meklēt cilvēkus, taisīt intervijas, uzzināt stāstu. Un, jo savādāk, 5 mēnešus vienkārši braukt ar domu, tikt līdz galam, ja, varētu nojukt prātā, godīgi sakot. Vajadzīga tā jēga tai tavai darbībai. Un tā filmēšana ritīgi iedod jēgu. Tu esi spiests paskatīties, spiests padomāt, rakursiņus pameklēt, gaismiņas un tā tālāk. Nu, te reku iet pretēji, tagad, zin kā tas stāsts, kad šajās laikos, kad Arvīds var arī labi iekomandēt, ja tu brauc un gribi atpūsties, nu neiet kopā tā filmēšana. Nu, tu gribi kaut kādu baudīt, bet tev jādomā par kadru, jāapstājas, jānobilda. Tas ir darbs, vai ne? Jā, nu tu īsti nevar izbaudīt. Tas kā darbs Jā, Tu nestāsti, manā Tu nevar izbaudīt. par tiem garumiem. Uz vīkendiņu, nedēļiņu skaidrs. Man personīgi tā, ka motoceļojumā 2 nedēļas ir maksimums, ko es varu izturēt, tāda tīra braukšana. Nu, man vienalga, cik skaisti skati. Nu, pēc 2 nedēļām šitā. Liekas tikai priekš kamerā, nu ko? Un tur ieslēdzās tas, ka vajadzētu kaut kādu jēgu. Nu, vai nu tā ir filmēšana, vai kaut kāda labdarība, vai nu kaut kas cits pamainīt to braukšanu. Tieši tā, tur ir jābūt. Bet tāpēc jau mēs arī reizi gadā taisam arī savu biedru izbraukumu, izbraucienu sarunājumu. Nekādas filmēšanas, nekādas sociātīkli vispār metam nost. Vienkārši gāžam. Gāžam, baudam. Iekšējās bildes savam albumam uztaisījām un vienkārši malsām. Mums pagājuši gadu bija lieliski. Jā, bet tas stāsts ir, kā tagad te cik mēneši, un te mēs divām brīvdienām izbraukt un filmēt, un tad tas darbs, un tu nevar neatpūsties neko. Tev reku, ko tu stāsti, ir baigais mērķis, un Arvīds, ko saka, kad tu nosprauj to mērķi, pavisam cita tev ir. Pavisam cita tev. Un ja tev tas patīk, ideāli vienkārši tas iet kopā. Tas katram cilvēkam vienkārši jānosprauž kaut kāds mērķis, kāpēc. Jā, kad tu ilgāk brauc ilgāk pa kaut kādām tur, pāris nedēļām, tev uznāks besīt. Mums arī tur 16 dienas, jo tur kaut kur beigām kalnu nav prikals vairāk. Shameful plug, ja? Alduro Scout. Par šo tēmu parunāsim arī. Tā ir intīmāk. Septembrī, jā. Būs tieši par filmēšanas lietām un moto kontekstu. Jā, tā kā tur varēs... Es vienkārši pierakstu, es laiku runājumās. Tas labākais jau noteikti Krišānim sēdēt un tā klausīties un tagad improvizēt. Kas ar viņa moci? Ir noticis. Bet to Krišāns jau pēc tam pastāv. Krišānim ir visas pasaules kartas šobrīd priekšā, viņš var tagad to šautriņu iemest, kur grib. Viņš var ģenerēt tikai tos savus sapņus. Viņš var sapņot, bet viņš tur nav bijis, bet mocis ir bijis. Tad viņam jātur līdz tam mocim tagad būs, jā. Mocis ir bijis. Jā, jo šis ir stāsts par moču, kā teikt, otro elpu, otro dvēseli, jo tik tādu moci gan ar stāstu, gan ar kvalitāti, negribās viņu. Viņš nostāvēja kaut kur, vai ne? Tā kā viņš kaut kādu laiku Viņš tika darbināts, viņš tika braukāts, bet viņam jau prasījās remonts, viņam prasījās jauna dvēseli, jauna, kā teikt,
piedzīvojumi. Un Krišam acīs bija tā dzirkstēla. Tu viņu pierunāji vai viņam bija acīs? Tu zināt, kad tā dzirkstēla parādījās, atceros. Es arī atceros. Jā, es ļoti labi atceros. Bet, Bet tev, Jāni, arī tu pagājuši gadu, kad atbrauc bootcamp, ka mēs taisījām. Tavās acīs jau bija, es arī redzēju dzirkstēlu pie ezera krastā, kad mēs nokempojām pēc bootcamp. Un Jānis saka, kur viņš ir, viss dabujām viņu ārā no muzeja, viss, viņš nostājās muzejā un šis kur ir, viss dabūja ārā pie ezera. Cik ilgi viņš bija nostāvējis tev? Gads 6. Jā, tas bija tā forši tāds prieks, viņš dabūtu apakaļ. Jā, un viņš Jandi bija doma taisīt muzeju, kā bija močs tā muzejā, un viņš tur visu kaut kā izpušķos, bet tā muzeja doma tā īsti neattīstījās, un tad, jāvelk ārā. Jā, un tad ienāca, un tad tajā kadrā ienāca Krišāns, bet tu ienāci tā kā pats ar domu, ka tu gribētu to mocīt sev, vai Jānis tev? Bija skeptiķis īstenībā. Rītīgs skeptiķis. Mēs vienkārši, principā, visas zvaigznes salikās tā, lai kārtīgs nomads kļūtu par modernu nomadu. Jā. Lai dabūtu savu otro dzīvi. Atceros, kā šodien. Bija gara, ļoti nogurdinoša darba diena. Mums ir sarunāts vakarā ar Jāni, es neatceros par kādu tematu satikties. Es atbraucu pie Jāņa. Un tā diena ir viena no tām dienām, kad viss, ko tu gribi izdarīt, ir vakarā apsēsties, iedzert alu un parunāt ar čomu. Es piebraucu pie garāžas, bet Jānis ir tajā noskaņojumā. Tā kā uz katru otro soli viņš tā kā uzdejo vēl. Un es piebraucu un viņš kaut ko tā, un es vēl no močinās nokāpsu. Es tikko ķiveru novilcis un somā alus, un es domāju, tagad apsēdīšos, iedzeršu alu, un Jānis saka, tur man kāķi, esi braucis? Nē, neesmu. Čak paņem izbrauc, es negribu. Es gribu tagad iedzert alu, neko negribu. Bet tu izbrauc ar kāķi. Tu vispār esi braucis? Es saku, neesmu. Nepatīk man tie lielie benčurmoči, jo es biju braucis ar GS, biju braucis ar Teneri, biju braucis ar Transalpu, daudz lielajiem močiem. Nekad neviens no tiem nebija uzrunājis. Bijis Husis 701. Jā. Es vispār no 11 gadu vecuma esmu kā uzsēdos 11 gados uz pirmā moča, tā 16 gados nokāp un 19 gados atkal uzkāp, un tā es visu laiku ar močiem esmu bijis uz tūku. Un tad Jānis man pielauz, izbrauc. Es tā no savu moču nokāpu, uzreiz uzkāpu blakus esošā kāķa. Otrais līkums 130 un grantenīte, un tā pakaļ slīd ārā. Bet tas priekšējais ritenis tā kā pielīnāts, tā kā pa sliedēm iet. Es atbraucu atpakaļ. Ar trīcošu kāju, laimīgi seja. Jā, tā kā, wow. Un es nekad nebiju noķēris to sajūtu, kāda bija tajā reizē, ka tik liels, smags mocis, kurš ir 200 kg, var būt tik ļoti baudāms un iedot tādu to enerģiju. Un tik kontrolējams, vai ne? Ļoti kontrolējams, jo parasti mocim es biju pieredzis, ka tikko kā palielinās svars, tā uzreiz priekšējais ritenis met ārā. Kaut kas kaut kur viņš nevācās, tad šī moča uzkāpa. Man likās tā kā, tev pat nav jāmāk braukt ar moci, lai braukt ar kādu. Un tā bija tāda man sajūta. Tas ir izsvarojuma jautājums, jā. Dabūjuši to svaru lejā ritīgi labi. Un tas vakars tā arī beidzās mierīgi. Vakars iedzērām malu, aizgājām. Turpināja braukāt vai? Protams, tepat tās. Rekur tur es arī tajā vakarā mierīgi paliku pa nakti. Un tad kaut ko viss process turpinājās un es vienkārši sāku meklēt KTM-us. Un kaut kāds vienreiz Jānim rāda, es saku, pasties atradu, rekur sludinājumā šī tādu kāķi. Kā tu domā, kas ko kā? Un viņš saka, bet tu jau vari, ņem manēju. Es saprotu, tad jau tas veidojas kā stāsts. Tas nav vairs vienkārši mocis, un šīs jau ir stāsts. Man bija iespēja tik klāt pie Triumfa. Manā, kad tu esi aizbraucis līdz Austrālijai un nobrauc 25 gadus krosā, tev gribās braukt ar sievu, divītī, ar kastēm un ceļot tā forši. Tas stāsts par to, ka katrā vecumā vai katrā pieredzē tev vajag kaut kādu citu garšu. Man liekas, tas enduro transports, viņš iedod visus spektrus, ko tu gribi. Jā. Tu vienu gadu izrādies pa dubļiem, nākamā gadu tu gribi ceļot, vēl kaut kas, tas jauns, tu esi pieredzējis. Vienalga, katram tur ir savs stāsts, un te baigi labi vienkārši salikās visu kopā. Man nebija nekādas vajadzības pēc vēl viena moču garāžā. Bet iespējams, ka es arī varbūt nebūtu nemaz saņēmies un nopircis kaut citu KTM, bet tā kā te salikās, ka ir Jāņa KTMs, tā kā čoma KTMs, kam ir reāls stāsts. Vecā nomadējā, un mēs esam tagad modernie nomadi. Jā, un viss tas stāsts tā kā salīmējās un saprotu, ka jā, tas jau ir, es atradu principā attaisnojumu nopirkt vēl vienu moci.
Jā. Nu, bet tu tādu kaut kādu tur 890 eiro nekādas tādas neizsvēri. Teneri ar tad bija tā kā, ja tur skārā. Man garāžā stāv jauns moderns mocis ar iešprici, bez problēmām, viss ir kārtībā. Un tad es varu spēlēties ar kaut ko tādu, ko es esmu skrūvējis visu bērnību. Jā. Karburators, problēmas, šķietam problēmas. Un es Jānim prasu kādas problēmas, viņš saka, nav nekādas problēmas bijušas. Nu, tad te ir jautājums, vai tu nenožēlo to vakar, kad tu plānoji atbraukt pie Jāna iedzert taliņu. Varbūt nevajadzēja braukt un noskāpt virsū. Es domāju, ka tu kā KTM svaigs braucējs, tu vari vislabāk to noraksturot un tu ļoti labi zini. Es atceros vēl kā to pagājuši, kad smaidīju pa KTM braucējiem un katreiz kādu joku izteica obligāti. Kā tikt mājās? Jā, kā tikt mājās, tas ir tā vārds. Es esmu ļoti daudz visādas piezīmes atceros, jā, no tevīm. Tas ir tas, ko es arī esmu savos video filmē, kad es izbraucu ar KTM. Es pirms tam biju pabrauc, bet ne tik nopietni. Kad es uztaisīju to motorandiņu un es izbraucu un es tagad arī saprotu tos džekus, kad viņi izbrauc, kāpēc viņi čurā biksēs pēc viņa. Tieši tā. Tās emocijas iedod tā, ka jā, wow, vot kāpēc. Un re, kur arī piemērs Krišānam, jā, izbrauc viss, tagad ir pasies stāsts, ir mocis viņam un viss pārējais. Un tieši tāpatās arī Ainārs, kur sēž blakā, viņš tāpatās, kad izbrauc, viņš vienalga iekalojas pēc tā 950 vai 990. Tu no atzīt. Nē, man patīk. Es tā kā, man liekas, tas 990 vai 950 ir tāds mocis, ko es gribētu sev garāžā. Jā, bet vienu no močiem. Jā, un redzi, tas ir, kad iedod, kad tu izbrauc, tad ir kaut kas, jā. Nu, tas ir. Tas ir jāizjūt katram. Ja man šobrīd būtu jāizvēlās viens mocis, es diez vai pirktu 2005. Gada moci, noteikti ne. Bet man ir tā kā, šis ir tā kā projekts, ar kuru spēlēties, un pagaidām tā kā viss ir diezgan gludi un ļoti jautri. Viņi tev bēdīgs noskaņojums, tagad pienāc pie savu kāču, iedarbina viņu tā un divreiz uzgriez. Jā, tā skaņa ir laikam, jā, tā skaņa ir viena no tām lietām, kas tā kā, ir. Tas projekts tikai iesācās pēc tiem tavu pirmā vakara līkuma. Tur jādelēt, bet tās emocijas ir iedalījušas tajā vakarā. Jā, un tad viss projekts jau patiesībā ir vienas lielas emocijas. Mēs ar Arvīdu esam daudz pavadījuši pie Edgara garāžā Enfield servisā. Jā. Daudz vakars mēs tur ņēmāmies, paši skrūvējām kopā ar Edgaru. Un jāsaka, kā ir, ka Jānis teica, ka viņam nav bijušas problēmas. Es jau biju sagatavojies, tā tur tagad tas vēl kaut kas. Ja nav bijušas problēmas, tad tas sāksies. Es biju gatavs taisīt baigo filmu, detalizēto, garo tur, par visiem 2 stundu garumā, jā. Kas jāmaina, jā? Mēs to mociju izjaucām, nomazgājām. Nomainījām zobratus, ķēdi, amīšus apkopām, 2 O-ringi pa 77 centiem. Un viss ar to arī tas stāsts gan beidzās. Labi, tagad beigās vajadzēja karburātoru pārlasīt, tas tur ir garāks stāsts, nav nebūtisks. Principā, tam mocim šobrīd ir 6000 nobraukums. Tad jau priekš tā moča, tas diezgan svaigs mocis ir. Tas nav tā, ka jā, tas ir, tad jau tas mocis nemaz nav tik. Bet viņam 2 braucieni bija iesildošies uz Krieviju. Un pēc tam uz Austrāliju. Jauns mocis divreiz tikai izbrauc. Apmēram tā arī ir. Pats es braucu tālos gabalos. Tikko Arvīds varbūt var pastāstīt, ka Krišāņa emocijas no mala redzot, kad filmē montēja garāžā, ka viņš skrūvēja, kādas viņam tās emocijas bija. To mēs redzēsim filmā. Man liekas, kad būs filma? Nedēļa līdz 2 vajadzētu būt kārtībā. Jā, man liekas, ieskicēt to, kas vispār tur top, jā, jūs tā kā ieskicēt kādu filmu, par ko tu runā. Filma par to, kā nomads kļūst par moderno nomadu. Okay. Tā tad ir vēstures stāsts par šo, vēstures kadri, redzam, kā Jānis gāž, kā citi cilvēki gāž, un tad aiziet stāsts par moci, un arī mocim ir uztaisīts dizains un saglabāta šī te vēsturiskā vērtība, vēsturiskais stāsts, uz moča ir atainots arī ceļojums uz Austrāliju, uz moča joprojām ir iebraukšana Kambodžā, vīza, uzmanīgi izgriezām no stikliņa, noplēsām, izžāvējām, visu kārtīgi, atlīmējām, atpakaļ ielaminējām, no tā. Attiecīgi mocis nav pārbūvēts tā, lai slēptu kaut ko, ka tas ir vecs mocis, mocim ir saglabāta vēsturiskā tēma un iedodas klāt jauns dizains. Jā.
Un mazliet komentārs par mūsdienām, bet nu tāds bez ļauna. Bez ļauna, jā. Tas ir bez Jā, ļauna. tik mājās, jā. Nē, par nav par citiem kaut motocikliem. Nu super, iesildošais podkāsts pirms video. Vispār ideāli, jā. Kinoteātri ņemsim? Un es domāju, ka obligāti. Jā. Cik, nu tā filma, kas mums top, cik gara viņa būs? 18 līdz 20 minūtes. Mēs īsti, mēs sakām... Bija plānots uz 2 stundām, bet nebija tik daudz, ko taisīt. Tieši tā, Nebija ko remontēt. bija tieši tā. Mēs pat no sākuma bijām domājuši, ka mēs sērijas taisīsim. Jā. Nu, kad tur vajag... To mainīju, šito Jā. Nu, Starp citu, toreiz tu atbrauc pie maniem, pirms jūs braucāt uz Norvēģi, un tu atbrauc, un es skatos to, vai es biju pie tiem, kraču es to izpūtēju, ieraudzīju. Es ieraudzīju izpūtēju, es domāju, tu esi jaunu akrapu uzlicis, tā kā viņam, tā kā svaigs izpūtējs, bet tas ir tā kā, tā brauciena. ar veciem logotipiem. Man likās, viņš tā kā galīgi svaigs, tur tāds tā kā Pulēji. pulēja. Nu, tam mocim vispār. Tu zini, kāda jauda ir šim tā KTM? O, jā. Jā, un moc mēs sākumā savācām. Nu, tā kā likās, ka neiet līdz galam. Joprojām gāja labi, bet tā kā nav līdz galam. Un tu aizved atpakaļ pie Edgara. Un Edgars atver, paskatās, viņš saka, nu jā, viņš to principā gāja uz vienu karbiņu. Nu tā kā, un Pusī. Jā, un tad es piebraucu klāt, un viņš pats ārā stāv tāds mazliet vibrējošs. Prasu, kas ir? Es tikko izbraucu. Pamēģināju. Pamēģini Kas tagad. ir? Viņš saka, nevar pārāk uzgriezt neko, jo, riepas sāk slīdēt. Tagad ir traki, jā. Iet viņš ļoti labi. Un, principā, secinājums ir viens. Tehnika ražoja labu, kopa labi, 65,000 un principā vienkārši apkopā. Tehnika ir jākopja, un tad mums bija tas stāsts ar Andu braucot, jo, lai tiktu Austrālijā iekšā, ir jāveic karantīna. Tas nozīmē, ka viņi mocu pārbaudu, var teikt, zem mikroskopa. Tas nozīmē savukārt, ka tu Indonēzijā viņu mazgā ar zobu birstīti. Tāpēc viņš tik labi saglabājies. Kā jūs dabūjāt visu izjaukt? Jā, visu. Šo atceru filmā. Ne puteklis tur nevar būt nekas, ne dubļu pikucīts. Kāpēc tā karantīna ir? Tas tā kā... Tu neievasdāt visu. Kaut kādas mikrobus, cits viņi to savu salu. Austrālija ir salīdzinoši sen atdalījies kontinents. Līdz ar to viņiem tur ir pilnīgi cita fauna, dzīvnieki. Viņi ļoti to sargā. Viņiem katrs invazīvais augs vai dzīvnieks, kas tur nonāk, rada mega traucējumus un bojājumus. Nu jā, un tad tu no Latvijas te atved kaut kādas... No visur. No visur. Kaut ko jāatceras. Visi ieved. Margaritiņa kaut kā. Jā. Nu jā. Un šito ten, nu jā, piemēram, pazaudēju tikko domu, ko es gribēju jautāt, bet jā, jūs viņu izjaucāt vai ne, tā kā Austrālijā, pēc tam, kas notiek tālāk ar to mocu, viņš tā kā jūs apakaļ jau nebraucāt, vai ne? Ne, tālāk mēs Austrālijas ziemeļos, kā teikt, iebraucām, iznāk, atnāca moči, un tad mēs maucām cauri Austrālijai, ar Kuberu pedīti tieši pa vidu Austrālijas, tur noķērām plus 55 grādus, un tikām līdz pašai lejai Austrālijas. Un tur mēs moči atstājām, tajā laikā atsūtīt ar konteinerus bija ļoti lēti. Cik ir lēti? Nemaldos, $500. Man liekas, pašam būtu lētāk iesēsties ar to mocu visu kopā, atkuģot atpakaļ. Tas gan bija ilgi, protams, un nāca, man liekas, 3 mēnešus, nemaldos. Bet steigas vairāk nebija un lidojām atpakaļ. Es kā reiz paspēju uz savu bērnu piedzimšanu. Bija jābūt laikā atpakaļ. Svēta lieta, svēta lieta. Kāpēc jūs nebraucāt vienkārši atpakaļ? Ne. Negribējāt? Nu, tāpēc tam mocim tās noskrējiens arī ir, kad tu atbrauc pēc tāda brauciena mājās un tev nav tāda pirmā doma galvā, moš, ka mocīt izbrauc. Jā, pavizināties. Uz kurien izbrauc. Tā kā, jā. Nu, vēl to, man liekas, par to mocu ieskicējot to, ka tas, tā bāzīte, 950, 990, viņš nāk tā kā, viņu, kāpēc viņš tas mocis tik labs, laikam ir tāpēc, ka viņu sākumā uzražoja Dakārai, vai ne? Jā, precīzi tā. Un viņš nav mainījies daudz kopš tām dienām. Ļoti minimāls dizains. Bet kaut kas jau bija, kad viņi arī pārstāja atļaut lielos kubatūras. Kaut kas bija pārāk jaudīgs priekš Dakāras. Viņa Dakārā, jā, aizliedz lielākas kubatūras par 450. Jā, jo kad tu dēļ tam avārijām. Pārāk bīstam, vienkārši ļoti daudz. Tur bija tas viens populārs video arī, kur vidējais braukšanas ātrums Dakarā tajā laikā bija sasniegts 180
180 vai citur. 7, man liekas, 160, 170 Jā, kaut kas, kas jā, tāds vidējais ātrums bija. Pa vidējais, smiltīm, pa smiltīm. Tas bija ļoti, es negribu tagad samalot, varbūt Varbūt 130, bet nu vienalga, 130 vidējais Nu, ātrums. tikai, mēs varbūt Jā, pārbaudīsim un vienkārši uzliksim pa virsu videoklipām bet, ļoti visu to ātri tas bija ciparu. tā, kad... Jā, un viņi Cilvēki gāja bojā. Jā, ja esat gājuši bojā bija un tāpēc. Jo tas paradoks jau braucot tik ātri, ko mēs sakām, Gobī piedzīvojām. Tur ir situācija, ka tu lēni nevar braukt, tev vazā, un tev ir jādod virsū. Bet tu jau priekšā sev tu redzi, cik ar acīm redzi. Akmens, grāvītis, viss kaut kas, un tā ir tā robeža, ka tev ir jābrauc ātri, bet tas kļūst bīstam, jā. Dakarā ir vēl ātrāk. Nu, jums jau tās distances arī tur, ko braukt, jums jau daudz maz, ja tu brauc tik tālu distanci, tu gribi viņu kaut kādā laika posmā, vai ne, tā kā to pievarēt. Tas ir svarīgi pie plānošanas, tas ir svarīgi dēļ vīzām, iebraukšana valstī, izbraukšana ārā, un lai tu vispār tiktu līdz galam konkrētā laikā, jo tev ir biļete beigās. Mums bija 250 km dienā. Tas bija tā kā minimums, kas jānobrauc, jā? Vai? Jā, bet ir dienas, kad tu filmē, tu nenobrauc. Tev varbūt ir 500 nākamajā dienā. Bet mēs vidējo rēķinājām, lai mēs viņu saglabātu potenciāli to 250 dienā. Tā vispār diezgan liela distance. Nu jā, diezgan vidēji liela distance tā ir. Kā, piemēram, vēl pa vīzām, tu teici, kā vīzas tādam braucienam, jūs vienkārši sēdējāt, tā kā skatījāties, kurām valstīm jūs brauksiet cauri, jā? Jā, protams. Un tad plānojāt, kam tur vīzas, kas vēl ir vajadzīgi kārņiedi, Ir karneti, jā. Kas tas ir? Tas tā kā importēt moci, jā? Jā, jo daudzās valstīs tu brauks iekšā, tev vai paprasīs drošības naudu. Un galā it kā tu teorētiski saņem, bet mēs zinām, tas būs vai ilgi vai lēnu, jā, un plus daudz naudas vajag līdzi. Jā. Tas ir tā kā, tu esi samaksājis šeit, ja nemaldos, 50,000 drošības naudu, tu esi sistēmā iekšā, un Andris kā lielais transporta pārvadātājs, viņam bija iespēja pie tām karnetēm tikt. Jā. Un tā ir tā kā drošība, ka to mocu nepārdos no citiem valstī. Tas, lai tu neiebraukt iekšā, nepārdot to mocu? Jā. Pagaida imports, kaut kas līdzīgs. Jā. Marokā arī bija līdzīgs. Marokā arī bija tā mazā tā kartiņa, kur nedrīkst pakāst nekur. Jā, un vīzes, protams, ir otra lieta, jo tu nevari laicīgi visas vīzes uztaisīt. Tad, teiksim, dažas vīzes dod, nezinu, mēnesi pirms, jā. Ja tu brauks 5 mēnešus, tu viņu varēsi uztaisīt tikai kaut kādā ceļojuma laikā. Attiecīgi, tev jābūt kaut kur netālu līdz vēstniecībai, jā. Un tā visa loģistika bija vissarežģītākā. Tagad jau daudz vieta ir bezvīzu režīma un viss kaut kas tajā laikā, katrā valstī vīza bija. Jā, un kā, piemēram, tā kā maršruti, tā kā braukt, jūs, Google Maps nebija, vai ne? Papīra karte. Un zīmols. Un zīmols bija. Kā atrast to interesantāko ceļu? Tagad, piemēram, kaut kur braucot, tu tur pasties Instagramā apmēram vai Googlē, pasties kaut kādas vietas, pasties internets, ko saka, kaut kādas internetā iegooglē, kaut ko pasties. Kā jūs meklējāt? Mēs zinājām, ka tas būs caur Krieviju, Kazahstānu jāpieķer klāt, atpakaļ Krievijā, tad ir Mongolija, Ķīna un uz leju. Laos, Kambodža, Taizeme, Malaizija. To jūs izvilkāt tā kā vienkārši karti pastoties? Jā, tas ir tāds loģiskākais ceļš, kā aizbraukt cauri. Bet kaut kādus tā kā tos mazos celiņus tieši un kaut kādas apskatas vietas? Mēs skatījāmies pēc latviešiem. Tur, kur latvieši bijuši, ir kaut kāda informācija. Tādā veidā mēs apmeklējām ciematu Maksimu Gorkiju Krievijā, kur vēl 1860. gadā bija brīvlaišana, un daudz latviešu, vairāk tūkstoši brīvprātīgi pārceļoja uz turieni un izveidoja faktiski pilsētu. Fantastiski dzīvoja, ja? No turienes tādām vietām cēlēs, man nomīt ir... Nopietni, jā? No Ufa citur. Jā, tas ir mazliet citur. Viņi ir tie latvieši, kas brauc uz turieni. Kas apgūst zemes, jā, un veidoja sev jaunu dzimteni. Un tādā ciematā tur bija, protams, daudz ļoti, ļoti interesanti stāsti, var teikt, mistiski stāsti, jā. Un tā kā tie bija tie pieturas punkti, kuros mums tā kā noteikti jāiebrauc. Un kad jau tu iebrauc tādā vietā, tev kaut ko pastāsti interesanti, paskaties tur. Tur radās man mīlestība Altai kalniem. Iebraucām Altajā, pagājāmies augšā, ieraudzījām Beluhas virsotni. Tad manī dzima alpinists. Un kopš tās reizes Altajā 16 reizes bijis. Jā. Un tā. Tā ir skaista vieta. Jūs kaut kur, piemēram, tā arī braucat, sanāca kaut kur apmaldīties arī tādā braucienā? Tā kā pazaudēt, iedomājies to braukšanu pirms karti, tad ik pa laikam paskaties, ieliec viņu somā, pabrauc, vai viņi stāv kaut kur tev uz moča stāvēja priekšā? Uz moča somas priekšā? Jā. Tur ir tas stikliņš, un tad atlok attiecīgās dienas kaut kādu kartes posmu.
un apmēram seko līdzi tā kā raci tur tā kā kaut Zini kā, tajā laikā tas bija tik pašsaprotami, jo cita nekā nebija. Šodien es domāju to, ka mēs esam pieraduši tikai spaidīt nākamo pilsētu. Ar pirkstu pa ekrānu pavelc. Jā. Man liekas, jā, vairāk mēs te mazāk domājam par to savu atrašanās vietu. Mums vienkārši tā kā tu skaties, seko līdz tam GPX failam, tur Arvīts saliek mums GPX failu. Bet tāpēc man bieži vien cilvēki prasa GPX failus. Es saku, nē, brauciet paši. Vajag pašiem. Tikai pēc GPX. Bišķiņ var, protams, bet tad pazūd. Tu vienkārši seko treks. Tas tā kā veizā, zini kā, tu vajag aizbraukt kaut kur, tu ieliec veizā un tu jau vispār neatceries, kur tu neredz to blakām, to vidi, tu īsti tā kā... Ne, man papīra karti joprojām patīk. Tu kaut ko viņi atver, tu redzi to mērogu lielāku, daudz tā saprot, kalni tur, tas ir tur. Jā. Un tu vairāk esi tajā, tu vairāk tā kā, tu orientējies tajā vidē arī, man liekas. Tā ir daļa no ceļojuma vispār. Vakarā tu atceries rītdienas plānu, kaut kur pazīmējam, pastamies celiņus, tur šito. Tikai vienīgais mīnus, ka tagad ļoti bieži mainās reāli reliefs, jauni ceļi. Kartē katru reizi to neredzēs. Viņi neapdeitojas, bet tu nopērci to karti tajā gadā. Mongolijā šo nav problēmas. Tur tas bija interesants. Tad robežpunkts, un tu kartē redzi divas tādas sarkanās highway aiziet. Pa Mongolijas ziemeļiem var tikt un pa Mongolijas dienvidiem. Jā. Viss skaidrs izvēlēs, tad pa dienvidiem brauksim. Ok, tu izbrauc 700 metrus no robežpunkta, un ceļš beidzās, kad vispār beidzās. Ir tāda miroņgala, kaut kāda govs, tādu stabu uzlikt. Un tu vari nojaust pēc špūrēm, kad aiziet 6 špūras vairāk pa labi un 6 vairāk pa kreisi. Viss. Un tālāk tās piedzīvojums. Bieži vien ar kompasu palīdzību. Jā. Tu vienkārši gasē virzienā, iebrauktā špūrī. Tas vairs nav Osmanda. Piezomot, Nomaldījos no tetiņa viena līka. 5 metri nost, esmu ne tur. Un tu zini, ka ir 300 km range un varbūt vēl kaut maza kaniņa degviela rezervē. Jā, un tur nav kartē benzīntāks atzīmēts. Ņēmāt kaut kur līdzi, tagad vēl likāt iekšā. Mongolija likās, ka būs visizaicinošākais šai ziņā. Bet modernie nomadi arī tur ir jau pārsēdušies no zirgiem uz motocikliem. Un reāli katrā miestā ir kaut kāds mopēds un kaut kāda kannela, kaut kāds benžuks. Nebija problēmas. Tikai pārspraudu stepsā. To uzreiz, jā. To uzreiz. Piemēram, labi, tā kā ejot uz beigām šitam visam, piemēram, ja tagad būtu jābrauc, ja tagad kaut kur braukt ar to pašu, tādu pašu motociklu, jaunu viņi nevar dabūt, vai tu ņemtu kaut ko? Atkarībā, kur būtu jābrauc, atkarībā kāds maršruts. Ja tie būtu pa ceļiem, es droši ņemtu kaut ko modernāku, krietni komfortablāk, visticamāk ar kardām, vai nav šitās te, atsūta ķēdi, atsūta redzenus, veļo ķēdi, darēs. Bet, ja būtu offroads tāds kā... Ja tādu pašu maršrutu? Mongolija. Mongolija ir lielākais izaicinājums, teiksim, no sporta viedokļa. Pārējais jau tomēr ir ceļi. Pastāst par emocijām. Un tagad tu nobrauc to tālos kilometrus ar to motociklu. Jā, un tu esi tik daudz piedzīvojis. Krišāns tagad klausies, viņš tikai redzējis, noklausījies, piedzīvojis. Un tagad tas mocs ir atzīmes, un tu redzi, ka Krišāns braukā, turpina braukt. Un tās emocijas kā, tu redzi, viņš ir atzīmes. Izstāst savu. Man ir prieks sajūta, ka tehnika dzīvo, ka viņa nestāv kaut kur, ka viņa dzīvo jauna džeka sirdī, un es ļoti ceru, ka mums kāds foršs ceļojums būs kopā, kaut kāds lielāks ceļojums. Tāpēc es nesen skatījos kartu, kur var aizbraukt mūsdienās. Tas tā. Vienu vakar atbraukt saliņu padzert, un ar to viss sāksies. Tas apmēram tikai viņš sāka. Mēs te pats skatījos. Un līdz Krievijai kaut kur reāli aizbraukt, tur vēl kaut kur. Vienā izmēģinājuma braucienā, kā mums kopā sajiet tur? Ko tu, Krišjān, dari nākamgad tos 5 mēnešus? Es visticamāk kaut kur braukt. Jā. Es ļoti priecājos, tāpēc, ka tehnikai jābrauc. Viņai ir jārūc, tam viņa domāt. Jā, un kā ir, Krišān, tev ir kaut kāds plāns, kaut kas ir padomā? Kas ir tā kā plānā mocītim, ko viņš darīs turpmākos, piemēram, nezinu, tur gadu? Tev, bet mocītim. Mocīt nostāst ir pa mocīt, šodien pa mocīt, un tur arī tas jau būs kopā ar, ja tu nepārdos, protams. Nē. Mocīs paliks ģimenē, to jau mēs. Tā bija pirmā vienošanās. Mocīs paliek ģimenē. Attiecīgi, mums nekur tālu nevar aizbraukt. Aizceļot. Juridiski. Jā. Bet plāni ir sākotnēji. Es gribu šogad pamēģināt. Tā kā
dodamies medībās. Es gribu pamēģināt medības, izbraukāt ar moci kaut kādu vasaras sezonu, kad ir mazie medījumie dzīvnieki. Tas ir viens, kaut kādu makšķerēšanu, tad mazo Latvijas pabraukāšanu mazliet. Lielais brauciens, mēs jau plānojam ar Jāni jau kādu laiku. Ir visādi plāniņi, ir domas, ir idejas. Tagad tikai jāliek viss virsū un principā tikai jāgāž. Tā kā... Nu jā, austrumu virzieni ir aizvērušies, tad ir jāskatās kaut kur uz dienvidu virzieniem. Tas, ko Jānis teica, ka varbūt, ja būtu pa ceļiem ņemt kaut ko komfortablāku, es esmu pabraucis ar jauniem močiem šobrīd. Protams, atšķirība ir, kaut ko tur var just, bet par tādām lielām šaibām runājot, ir stingri jāpameklē iemesls nopirkt jaunu mocu šodien vai to mocu. Viens no tiem varētu būt degvielas patēriņš, tur viņi nekad nebūs 4 litrus uz 100. Jā. Var jau būt, ja tu tur baigi, nedabūs, tas nav iespējams, jā. Bet Šo tūkšgaitā vairāk. Tūkšgaitā vairāk, jā. Bet braukt ar viņu ir tā kā, pa šosei tu brauc tā kā sēdi tā kā dīvānā. Tu gāzi pa granteni, man ir augstā piekara. Tik līdz piecelies kājās, Es tu piecījos esi kājās. cross mocī. Man ir bijušas līdz šim kaut kādas reizes 4, ka liekas, ai, sūdi. Un bobom, un tā amortizācija ir tik perfekta, ka viņš vienkārši apēda. Visas tās kļūdiņas, tavas mazās kaut kādas, viņš vienkārši savācās. Jā. Un ar to skaidrs, ka, redzēs, brauks, eksperimentēs, bet ir plāni. Mums ir plāns Nordkaps, kas ir asfalta brauciens vairāk, bet Lofot. Kāds skandināvu tetiņš, jā, bet viņi jau nav salīdzinām ar Latvijas tetiņiem. Nu, skati tur toties. Nu, bez skati ir, jā. Tur skati. Jā. Nu jā, man liekas, mēs jau braucam, tāpēc, kad ar tām emocijām. Tad tas, Bet te Mocīts ir ļoti- oši pēc jaunas filmas. jā. Ļoti iespējams. Nākošā saruna pēc kāda brauciena, jā, Reborn. Filmmeistars apsolīja. Arvīds jau noteikti tagad slauks pienu un filmēt. Jaunu filmu, labi, es eidošu. Bet jums nav baigā apetīti uznākusi. Nu, ir. Es domāju, mēs varam noslēgt sarunu un... Uzēst gribu. Pamēģināsim Uzreiz grīt. par jauno turpmāko filmu, ko mēs gaidām tad Rebornu. Viss komplektiņā. Meistara Viss Jā. tas. Kā filmē būs sauc tas nosaukums? Rebirth of a Nomad. Nomad atzimšana. Tad mēs Ok. gaidām šo Nordkapu braucienu, Jā, augusts. kas būs garais brauciens, kur Krišāns jau pēc tam jau varēsim, jāierakst būs vēl viens podcasts. Jā. Nu, Krišān, kā tu tikt tagad? mājās. Mājās. Pēc 36,000 km, kā tagad tu jūties pēc pāris tūkstošiem, 4,000 vai cik, jā, nu kāds jums tur brauciens sanāks, un nu, gaidīsim arī tādu video. Cerams, ka Jā. būs. Nu, Varbūt ok. mēs nemaz nefilmēsim. Es domāju, Nu ko, Būs filma. laisam griķīšu un Grīķīši. Par jā. griķīšiem, jā. tiekamies tākās.